Līdz nākamā gada Rīgas maratonam ir palikušas 30 nedēļas, kas notiks 2024. gada 19. maijā. Nākamgad es arī pats varēšu svinēt 20 gadus, kopš es sāku aktīvi skriet. Un es domāju, ka vajag kaut kā atzīmēt šo datumu, kaut kādu vajag challenge. No agrākajiem maniem skriešanas gadiem man palika tāda neizpildīts, ne sapnis, bet tāds mērķis. Pusmaratons stundā 30. Es saprotu, ka daži varētu pateikt, pusmaratons stundā 30. Tas taču ir, es trenējos, tas man ikdienas rezultāts. Varbūt, bet es domāju, ka, ja tu tā saki, tad visdrīzāk, ka tavs uzvārds varētu būt, vai Prokopčuka vai otrs variants Žolnerovičs. Cik tad īsti ir ātri stundu 30? Mans personīgais labākais pusmaratons bija 2012. gadā, un tad man bija stunda 33. Iespējams, ka tieši tajā gadā man arī tas parādījās. Tas mērķis noskriet tajā stunda 30. Ja tur ir nākamgad, tad aiznākamgad. Paņemam atkal to pašu 12. gadu. Tajā gadā pusmaratonā piedalījās 2360 cilvēki. Un tagad pauze. Uzminiet, cik no šiem cilvēkiem, pieņemsim procentuāli, cik no šiem cilvēkiem ir noskrējuši ātrāk par stundu 30. Tātad piedalījās 2320, noapaļojot 360, atvainojos. Tātad rezultāts. Ātrāk par stundu 30 noskrēja tikai 120 cilvēki. Tas ir aptuveni 5%. Ja jūs paskatīsieties, ne tikai Latvijā, bet citur pasaulē, pa pusmaratonu rezultātiem, pat tas rezultāts, viņš būs aptuveni līdzīgs. Tas ir, atkarībā cik daudz elite skrien tajā maratonā konkrētajā. Es tajā gadā, kad atkal man bija tas labākais rezultāts, stundu 33, es biju 190. vietā. Tātad tas nozīmē, ka 50 cilvēki bija ātrāk par maniem, pirms es pats būtu stundā 30. Un ņemot vērā apstākļi, ka tā bija garākā vispār pusmaratons. Es saprotu, ka daudziem skrējējiem tas liekas smieklīgi, bet pusmaratons tā ir vispār garākā distance, kādu es esmu savā dzīvē skrējis. Man īsti nekad nebija tāda vēlēšanās tur kādu 36 km vēl to lielo maratonu, jo kaut kā man tas vienmēr tā likās, ka tas pārāk daudz jau sāk laika aizņemt, un tomēr dzīvē ir arī cits prioritāts nekā tikai vienīgi skriet. Un pie tam arī ir ļoti daudzas, tā skaitā arī veselības jautājums, kurus jāņem vērā skrienot garas distances. Bet par to citu reizi. Es tā plānoju to visu formātu šobrīd uzturēt līdz tam maratonu vismaz vienreiz nedēļā. Stundu 30. Kādi ir izējas dati un kas man būtu vajadzīgs priekš tā, lai kā es to redzu, kas man, pagaidām mēs tā runājam rupi. Kas būtu vajadzīgs, lai, šo mērķi sasniegtu? Tas ir tikai tāda vispārēji tā rupji no 3 galvenajiem faktoriem. Protams, tur viņi ir daudz vairāk, bet galvenie tātad mans augums ir 1,82 m. Svars šobrīd 102 kg. Un tā ir pirmā problēma. Pēdējo reizi es skrēju šogad, un tas bija 10. Pēdējo reizi pusmaratonu skrēju kaut kādā 2018. gadā, un pēc tam es tikai 10. skrēju. Tātad šogad es skrēju 10 km, un mans rezultāts bija 51 minūte un 17 sekundes. Tas nozīmē, ka mans bet ātrums bija 5 minūtes 7 sekundes uz kilometru. Un tātad tagad pusmaratonu paskatāmies. Augumu, protams, es savu nevaru mainīt. Svars, tātad 102 kg tagad, lai man vispār domātu, ka tas būtu vispār kaut cik iespējams, es teiktu, ka to svaru vismaz uz 85 būs jānomet. Tas ir pilnīgi reāli. Tas nozīmē, ka mīnus 17 kg. Tas ir tikai, protams, vēl labāk, ja vēl mazāk, bet tas ir tas minimums, programma minimums, lai vispār es pat ticētu, ka tas ir iespējams manā gadījumā. Un trešais temps, tātad man pēdējais temps bija 5 minūtes 7 sekundes,
Un, lai noskrietu ātrāk par stundu 30 pusmaratonu, tempam jābūt 4 minūtes un 16 sekundes uz kilometru. Atkal kāds varētu pateikt, kas tur ir, pa 50 sekundēm mazāk, tas ir kaut kādi pat mazāk nekā pa 20% ātrāk. Redzat, atkal, tas vairāk to droši vien vairāk pateiks tie, kas nav skrējuši. Ja, piemēram, jums temps bija tā kā man 5:07 uz kilometru, tad 10 sekundes, 20 sekundes, 30 sekundes, tās pakāpes katru reizi, nākamā pakāpe, viņi ir vairāk kārt grūtāk sasniedzami nekā iepriekšēji. Pie tam tas 5:07, tas bija uz 10 kilometriem, man vajag 4:16 uz 20 kilometriem. Tas ir vēl tāds level ups. Nezinu, pēc kā man tas ir vajadzīgi, bet, ziniet, ir tāds nereāli zēts jaunības ķeksīs, kurš visu laiku neliek mierā, un kā viņu vajag, beidzot to dan ieķeksēt. Un, ja ne nākamgad, tad kad vēl? Un pie tam tie 85, tas jau nav tā, ka uz pašu maratonu. Man tos 85 kg man principā vajag jau uz janvāra beigām. Tāpēc, ka ir kaut kāds periods, lai organisms adaptētos pie tā jaunā svara. Jo man bija tāda epizode, kad pirms pusmaratona es biju diezgan strauji kaut kāds 3-4 kg nometis. Un tas bija visgrūtākais pusmaratons, kādu es biju vispār atceries. Ja? Tāpēc ar to svaru zaudēšanu vajag ļoti uzmanīgi. Nezinu, kas šito visu skatīsies, bet tie, kas skatās, ja jūs esat skrējēji, uzrakstiet, kāds ir bijis jūsu personīgais labākais rezultāts, gan lielākā distance, ātrākais laiks. Un uzrakstiet, ja jums vajadzētu uzlabot šo rezultātu, nav svarīgi, cik vienkārši ja jūs gribat to rekordu vēl uzlabot, kas būtu tas, ko jūs darīt? Kas ir galvenais faktors, kam jūs pievērst uzmanību? Man šodien viss. Es nezinu, kā jūs, bet es iešu skriet. Cilvēki, skrieniet. Ja nevarat skriet, brauciet ar riteni. Nav riteņa, staigājiet. Bet nekādā gadījumā nestāvēt uz vietas.